Ikdienas dzīvē svarīga nozīme ir fiziskajai aktivitātei un optimismam. To var panākt, iemācoties veselību uztvert un vērtēt kā gara, dvēseles un miesas veselumu. Starptautiskās profesionālās dziedniecības akadēmijā jau 20 gadu garumā ik viens interesents var apgūt visas nepieciešamās prasmes, lai sniegtu sev vajadzīgo palīdzību. Dziednieks nodarbojas ar cēloņu un seku likumsakarību meklējumiem un, protams, rekomendācijām, kā sakārtot domāšanu, sakārtot emocijas, sakārtot reakciju uz notikumiem un, protams, arī rīcību. Dziedniecības akadēmija sniedz iespēju gūt zināšanas un praktiskas iemaņas, nevis kā nemitīgi ārstēties, bet gan kā pašiem vairot savu veselību, stiprināt garu, dvēseli un miesu. Akadēmijā ir iespējams studēt šādās fakultātēs – dziedniecībā, arī kā tālmācības kursu kosmohumanismā un ezotērikā. Mūsu absolventi ir mūsu datu bāzes vislielākais, es uzskatu, sasniegums, jo viņu ceļi, viņu nākamais ceļa gājums un to, ka daudzi no viņiem sākuši pasniegt pie mums akadēmijā, liecina par ārkārtīgi lielu gandarījumu, par to, ka šīs zināšanas nesušas atgrieznisko saikni. Mācoties, tu saproti, ka pie visām problēmām cilvēks jāsaka, ir vainīgs pats, nevis tāpēc, ka viņš to ir gribējis, vienkārši savas nezināšanas. Dziednieks tas ir tikai instruments, tas ir tikai starpnieks caur Dievu un arī caur radītāju. Ja? Ka tu nedziedini, Dievs dziedina. Cilvēka gara, dvēseles un miesas harmonija spēja atrisināt visas neveiksmes. Tas ir veids, kā uzņemties atbildību par sevi un sākt dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Dziedniecības studijas sniedz iespēju ieskatīties sevī, izzināt savu problēmu cēloņus, kā arī iegūt zināšanas, spēku atjaunošanai, kā arī rast ticību sev. Tā ir iespēja sasniegt virsotnes, kuras iepriekš šķita neaizsniedzamas.